Tad ķersimies klāt pie mana tomātu kečupa recepts. Vispirms, vajadzīga panna, smaga panna, ar smagu dibeni un olīveļu. Te jau pirmo sastāvdaļu mēs zinām, kas tur iet iekšā. Olīveļa. Un tad ņemam sīpolu. Es taisīšu tagad mazu kvantumu jums, parādīt, cik tas ir viegli, bet es iesaku, paņemat daudz tomātus un paņemat lielu katlu un taisiet ļoti daudz, jo viņš uzglabāsies ilgi un dikti mēnešiem. Un tā sagriežam sarkano sīpolu. Var jau arī baltu, bet tomāts mēdz būt arī sarkans, un tāpēc es arī paņēmu sarkanu. Un fenhelu. Te man ir pus fenhelu. Un fenhelu tādu patīkams dārzeņš. Bišķī tādu tuč anīsu garšu viņš iedod. Viņš iet ļoti, ļoti labi ar zivīm un dabīgi visvairāk, kur mēs liekam kečupi pie frīkartapeļu, jau kā anglis to dara pie fish and chips. So fenhelu ļoti, ļoti labi iet klāt. Selerī kātus arī rupji sagriežam. Un čiploku. Un te es likšu 2 čiploku daivas. Varat likt vairāk, varat likt mazāk, varat likt, ja jums čiploks neiet pie sirds, tad čiploks. Un te ir viens tāds ingvers. Ingvers iedod tādu āzisku, patīkamu garšu, tādu patīkamu kodienu, un viņš arī ir veselīgs. Tā. Šito te mēs samaisam, sautējam, kamēr tie dārziņi ir mīksti. Bet tad mēs vēl arī pieliekam klāt koriandra sēklas un čili. Te man ir pusčili, var jau arī pielikt klāt vairāk to čili arī, ja grib tādu pikantāku. Tas pagaidām šajā stadijā ir viss. Tomāts tur tikai ies vēlāk klāt, tikai tad, kad šie tie ir mīksti. Nu, kāds 10-15 minūtes pasautējam. Mēs redzam, dārziņi tagad ir mīksti, ņemam tomātus un sagriežam viņus rupjus. Un te es arī lietošu dzeltenes tomātus, jo šis būs tomātu kečup kokteils, ne tikai sarkanos, jo atcerieties, oriģinālie bija dzelteni. Kur mēs tagad redzam pēc 10-15 minūtēm, tas tomāts sāk izdot pats savu ūdeni. Te kāds ūdens te nav likts iekšā, bet to, ko mēs tagad gribam, lai viņš vēl bišķi novārās. Tagad, kad tā smuki novārījies, mēs pieliksim klāt cukuru, un te man ir farīna cukurs. Vaļā. Un es te likšu, tas ir patīkam tumšs, brūns cukurs, un kāds 6 ēdamkarotes. 3, 4, 5. Pietiks. 5 pietiks, nevajag pa daudz. Un tad viena ēdamkarota kanēļu cukuru. Un šis te cukurs ir, ko es izmanto priekš kanēlmaizītes, un viņš ļoti, ļoti labs tajā ziņā, kad viņai pieliks tur kāda taukviela klāt, un tad tā kanēlmaizīt viņš nenoslīda viņš paliek tur tā kā glazore virsū, un recepte izdosies kā iecerēta. Un apskaties, kur tagad no tā cukura ir mums palicis, viņš tagad patīkam tumšāks. Tagad vēl mums jāpieliek klāt šerī etiķis, jeb sarkanvīnu etiķi. Ja jūs neredzējat, cik es esmu daudz ieberis, tas nekas neuztraucieties. Jo šo recepti jūs varat atrast, kas var būt labāks par šo mājaslapā, jeb Facebookā, kā mēs sakam. Facebookā. Sejas grāmatā. Ko mēs tagad te gribam?
lai šis te atkal tagad uz pusi viņš ievārās un novārās. Tagad mēs redzam mūsu tomātu mērce. Viņi pagaidām vēl ir mērce, viņi vēl nav ketchup. Viņi ir tādi smuki novārījusies, un tagad mums viņš ir jāsablenderē. Bet katreiz liekat cepuri virsū un sākam katreiz uz zemāku un tad tikai uz lielāku ātrumu. Tagad blenderējām šo, kamēr viņš viss ir viendabīgs. Sablenderēto mērci izkāš caur sietu un pārlej mazākā traukā. Kečupam pievieno jūras sāli, svaigi maltus melnos piparus un turpina vārīt uz lēnas uguns. Reka, viņš mums ir fantastiski smuki sāpiezējis, bez nekāda ūdeņa, nekāda biezinātāja. Viņš viss te ir dabīgs. Tā, šito, lai viņš tagad bišķi atdzies, un tad mēs viņu sakam kā tajā slavenā tautas dziesmā, saliesim to pudelē, pudelē, pudelē. Tad pudeli jābūt sterili, tīrai, un tad tas kečups ilgi tev glabāsies. Reku, viņš smuki lēnām tek. Tad, kad viņš būs augsts, viņš vēl lēnāk tecēs. Nositam, lai nav neviena kaisburbuļa, un voilà, dāmas un kungi, es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo, bet var. Tolīt būs. Es jums teicu, vislabākais veids manā uzskatā, kā pasniegt kečup, ir fish and chips. Visiem patīk fish and chips, kraukšķīga āda, tāda sulīga, mīksta zivis tur, man te ir zandars iekšā, un frī kartapeļi cepti oliveļā, un kečups. Un tagad parādīt, cik viņš biezs ir, bez mēģinājuma. Man tikai ir viens zivis. Wow! Reku, viņš smuki tek ārā. Un iedomājieties, no šī uz šo iedomājieties, kas var būt labāks par šo.